Pastāstīšu par moduli N mēslošana. Sadaļā pārskats redzam informāciju par jau veiktajiem pasākumiem un kopējo mēslojumu daudzumu uz lauka. Atverot tabulu pilnāskatā, pārskatā redzams visu lauku saraksts, nosaukums, platība, audzētais kultūraugs, kā arī to, vai ir veikta skanēšana un kuras mēslošanas reizes ir izpildītas. Atzīmēts ar zaļu ķeksīti lodziņā. Tabulas galā redzams kopējais jau izstrādātais vidējais slāpekļa apjoms laukā. Ja laukam priekšā ir plus zīmīte, tas nozīmē, ka par lauku ir dati. Uzspiežot uz plus, atveras informācija par visām reģistrētajām mēslošanas reizēm un skanējumiem, kas nozīmē apstiprinātus mēslošanas plānus vai reģistrētus log failus no sensora. Redzams katrā mēslošanas reizē izstrādātā mēslojuma veids, daudzums, datums, minimālās un maksimālās, kā arī vidējais devas laukā, kā arī kopējais slāpekļa apjoms. Reizēs, kad strādāts ar N sensoru, redzams minimālais, maksimālais un vidējais slāpekļa apjoms augā. Kartē redzama katra mēslošanas reize, faktiskās situācijas skanējums. N saturs augos un situācijai pielāgotās papildmēslošanas devas, jeb izstrādes kartes. Statistikā redzama līkne, algoritms, kā tika izstrādāta mēslošanas deva. Statistikā redzama diagramma ar izstrādāto slāpekļa devu attiecībā pret slāpekļa saturu augos. Tās ļauj kontrolēt N sensora iestatījumu pareizību un ieraudzīt kļūdas. Ļauj pārliecināties par agronomiski korektu devu pielietošanu.